svētīs Nācerieti Jēzu, kurš gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Tad klasiska raksturvieta, kurā ir pateikts viss Jēzus dzīves mērķis un misija. Draugi, vienkārši es dažus vārdus gribu pateikt. Jēzus gāja apkārt labu darīdams. Tad kas ir tie labie darbi, ko viņš darīja? Un nonāksim līdz tam, ka arī lūksim par to. Bet pirmais, ko mēs lasām, ir, ka viņš gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Draugi, es uzreiz gribu teikt, ka viņam personisks ienaidnieks bija tikai viens. Ja? Dieva ienaidnieks nekad nav cilvēks. Mēs visi esam cilvēki ar savām dzīvēm, kas katram ir šāda vai tāda sanākus. Un dažreiz par Dievu ir priekšstats, ka Dievs ir pret mums, ka Dievs tur nosoda mūsu grēks vai kaut ko tam līdzīgi. Un cilvēki jūtas netīri, bieži vien nāk pie Dieva un necienīgi un tā kā tramīgi. Ja? Draugi, pilnīgi skaidrs, ka Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu šajā pasaulē, lai atbrīvotu cilvēku. Un lai mēs to ieraudzītu Bībelē, pietiek kaut šo vienu raksturvietu, ka visa Jēzus darbība ir uz zemes tika sasumēta šajā vienā raksturvietā. Apstu darbu 10:38, ka viņš gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Un tajā iekļaujās, draugi, visu, ko viņš darīja. Viņš dziedināja slimniekus, viņš izdzina ļaunos garus, viņš augšām cēla mirušus cilvēkus, viņš pārmainīja cilvēku sirds. Un tas ir tas, par ko es gribu parunāt. Tāpēc, ka Jēzum bija jātiek galā ar vēlna darbiem, draugi. Jūs zināt, kas ir vēlna darbi? Vēlna darbi pirmkārt ir tas, ka cilvēks ir šķirts no Dieva. Viņš ir šķirts no Dieva iekšēji, savā sirdī, garīgi. Viņš ir aptumšots. Viņš ir svešinieks Dievam. Un kā Jēzus tika galā ar šo te? Jēzus nāca, un viņš nenāca šeit uz zemes, nesludināja savu vēsti kādam nosodīdams vai kādam uzrādīdams viņa vainas. Jo, principā, draugi, mēs visi zinām, ka mums trūkst dievišķās godības. Mums trūkst kaut kā, vai mēs esam atklāti tur grēcinieki, atklāti tur netīri cilvēki, vai tie ir augstos varas ešalonos sēdoši krāpnieki vienalga. Mēs instinktīvi jūtam, ka kaut kas cilvēkam pietrūkst, un mēs esam neapmierināti, mēs esam nomākti bieži vien par to, kādā stāvoklī kaut vai mūsu valsts, vai kādi negodīgi cilvēki apkārt dzīvo. Draugi, problēma ir grēks. Problēma ir grēks, un grēks ir kaut kas cilvēkus izkropļo. Bet, ziniet, Jēzus nāca un tika galā ar šo lietu visam vienkāršā veidā. Visi cilvēki, kas nonāca viņa saskarsmē ar viņu, kas nonāca viņa, tā teikt, darbības zonā, viņi tika izmainīti iekšēji. Kaut kas šajos cilvēkos mainījās. Viņi vairs negribēja grēkot. Un tas ir galvenais darbs, ko Jēzus dara pie katra cilvēka sirdsapziņā. Ja jūs domājat, ka kāds līgums vai morāls mācība vai vienkārši labvēlīgi ekonomiski apstākļi, dažreiz cilvēki domā, ka izglītība vajadzīga, lai mēs visi būtu krietni un godīgi cilvēki. Draugi, aptapsimies vienkārši no tā. Ja jūs redzat vienkārši faktus, kaut vai kāda stāvoklis, nes kāpēc es pieķeries politikai šodien, bet kādā stāvoklī, kaut ir mūsu valsts, kādā stāvoklī mūsu valsts vīri. Draugi, ja izglītība vai ekonomiskās iespējas būtu tas, kas cilvēks padarītu labus, tad jau mēs sen plauktu un zeltu, draugi, mēs esam briesmīgā stāvoklī. Tikai tāpēc, ka Dievs grib dziedināt mūsu zemi, bet cilvēks sirds nav pievērsts viņam. Tāpēc, ko darīja Jēzus? Viņš darīja vienkārši darbu. Ik viens cilvēks, kas nonāca saskarsmē ar viņu, viņš sajūta Jēzus iespēju. Pirmais, ko Jēzus darīja, viņš nenosodīja cilvēkus. Viņš neuzskaitīja viņu vainas, bet viņš vienkārši ar savu ietekmi izdarīja kaut ko tādu, ko nespēja izdarīt. Nekāds likums, nekādi pārmetumi cilvēkam, nekas nespēja izmainīt cilvēku sirdi, kā vienkārši Jēzus tuvums. Un kas notika? Ja jūs atcerieties, bija tāds stāsts par korumpētu muitnieku. Ļoti aktuāli korumpēts muitnieks, korumpēts ierēdnis, kurš bija darījis daudz negodīgu lietu savā dzīvē, bija iedzīvojies uz nodokļu maksātāju rēķinu, iedzīvojies uz valsts rēķinu. Draugi, un tā situācija ir tāda, ka šo cilvēku visi ienīst. Un visi ienīst, tāpēc, ka viņš zina, ka viņš ir negodīgs. Mēs arī dažreiz par savu valdību runājam visu ko sliktu, vai ne? Tie tur, šādi, tādi. Un mēs ienīstam, principā, atzīstamies godīgi. Jā, mūsu valsts ir izlaupīta, ar medicīnu ir tā kā ir, ar izglītību ir tā kā ir, un viss iet tur, kur viņš iet. Un savā ziņā mēs tā kā esam uzticējuši to varu kaut kādiem mierēļiem, kaut kādiem varas pārstāvjiem, un mēs esam vīlušies. Mēs esam vīlušies, un arī cilvēki tajā laikā neko neatšķirās, un bija tādi paši korumpēti cilvēki, kā Zaķejs, piemēram. Un Zaķejs bija iegūst zinām mantību, viņš bija patiešām bagāts vīrs caur manipulācijām, caur šantāžu, caur izspiešanu, caur dažādām finanšu schēmām, viņš vienkārši bija kļuvis turīgs cilvēks. Un lūk, šis cilvēks uzkāpa kokā, dzirdēdams par Jēzu, ka Jēzus staigā pilsētu, viņš uzkāpa kokā, ja gribēja viņu redzēt. Tāpēc, ka
atsauksmes par viņu bija nākušas arī šī cilvēka ausīs. Un kaut ko jau Dievs bija sācis darīt viņa sirdī, ka viņš gribēja satikt Jēzu. Un tad, kad viņš uzkāpa kokā, pārējie cilvēki satika Jēzu tur lejā uz zemes, bet uzkāps kokā, Caķējs skatījās, kur gan ir Jēzus, jo viņš bija mazs naugu, un Bībele saka. Un tad, kad Jēzus gāja garām, viņš paskatījās uz augšu un teica Caķēj, kāp lejā, man šodien pie tevis ir jāiet tavā namā. Un zināt, cilvēki bija šokā, viens korumpants, negodīgs cilvēks, un Jēzus iet pie viņa un grib pie viņa ēst, grib vienkārši rīkot viesības, un cilvēki bija neapmierināti, un cilvēki kurnēja rakstīts, un teiks, ka viņi teica, pie negodīga cilvēka viņš ir apmeties. Draugi, mēs vienmēr izšķiram, kur ir negodīgums, kur ir grēks, kur ir kaut kāds ļaunums cilvēkos. Mēs esam bieži vien, ļoti atsīgi uz to, kādi ir citi cilvēki. Par Caķēju nevienam nebija nekādu šaubu, ka viņš ir negodīgs cilvēks. Kas notika? Jēzus vienkārši pavadīja laiku ar viņu. Jēzus vienkārši bija tusiņā ar viņu. Un viņa mājā notika viesības, viņa mājā notika ēšana un notika sarunas. Un, ziniet, draugi, tas ir tas, kā Jēzus izmaina cilvēks ir. Tad, kad Caķējs bija baudījis šo Jēzus tūlu, kas notika, draugi, viņš runāja šādus vārdus. Es citēšu apmēram rakstēt. Viņš teica, kungs, pusi no savas mantas es gribu atdot nabagiem. Un es četkārtīgi gribu atdot cilvēkiem atpakaļ to, ko es no viņiem esmu izspiedis. Draugi, tā bija izmainīta sirds. Jo tad, kad Jēzus nāk un pieskarās tavai sirdī, tu kļūsti par izmainītu cilvēku. Draugi, mēs šeit nemācām reliģiju. Mēs šeit nemācām kristīties, iesvētīties, pātors skaitīt, krustus mēs. Mēs šeit mācām par to, ka ja tev jāpiedzīvo Jēzus, ja tu piedzīvo Jēzus, tu sirdī izmainīts, tavs acis izmainās, tavs skats izmainās, tu vienkārši ieraugi, ka tu esi bijis tāds, kāds tu esi. Atcerieties, kā Pēters reaģēja, kad viņš redzēja Jēzus brīnums, kad Jēzus vienkārši lika zivīm ieiet tīklos, kur tu nebija bijis pirms tam. Ko Jēzus teica? Aizliet no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Draugi, tad, kad mēs nonākam Jēzus priekšā, kad tiešām Jēzus sāk pieskarties tad pirmā reakcija tev, ka tu zini, ka tu esi grēcīgs cilvēks, ka tu esi grēkojis. Draugi, ziniet, nākamais moments nav tā, ka Jēzus urps tev ar pirkstu un teiks, jā, tu nešķīsties, vācies prom no manis. Draugi, viņa klātbūtne arī liek tavai sirdī mainīties un liek tev nožēlot tavus grēkus un izmainīt savu ceļu. Un tas notika ar Caķēju. Caķējs vienkārši tika pārņemts no tā, kas bija Jēzus. Un Jēzus tajā, ja ievērosiet, tajā nebija nec tur audzinoši pārunu, nec tur kaut kāds mūkošas atgriešanās no grēkiem. Cilvēks bija transformēts pilnīgi un galīgi. Un tā kā viņš bija transformēts, viņš bija gatavs samaksāt par to, ko viņš grēcinieks būdams bija darījis. Viņš bija korumpants, viņš bija atņēmis cilvēkiem naudu, un viņš to visu apliecināja. Draugi, šis ir klasisks piemērs, kā cilvēks sirds mainās Jēzus klātbūtnē. Tev vairs nav grūti atzīt savu vainu, tev vairs nav grūti nožēlot savus grēkus, tev vairs nav grūti arī gandarīt cilvēkiem, kuriem tu esi darījis ļaunu, un tev vairs nav grūti sveicināt tos, kurus tu nesveicināji, atdot parādus tiem, kuriem tu tos neesi atdevis, un tā tālāk. Draugi, tāpēc viss, kas mums vajadzīgs, ir vajadzīgs Jēzus tūlis. Mums ir vajadzīga reāla sastapšanās ar Jēzu. Ja es piedzīvoju Jēzu, es vairs neesmu tas pats cilvēks, kas es biju. Draugi, reizi daudz gadus atpakaļ es piedzīvoju Jēzu personīgi. Mans ceļš nav bijis viegls, es esmu daudz klupis un kritis, un arī pēc tam, diemžēl, krīzes piedzīvoju savā dzīvē. Bet tikai tajos brīžos, kad es esmu novērsis savu seju no viņa, kad es esmu savus acis novērsis no viņa, es esmu bijis vienmēr zaudētājs. Ne savā spēkā es varu uzvarēt savus grēkus, ne savā spēkā es savu dabu varu izmainīt. Draugi, Jēzus atbrīvoja cilvēkus šādā veidā. Pirmkārt, viņam bija Dieva spēks, rakstīts, ka viņš bija svaidīts ar Dieva spēku, lai atbrīvotu cilvēkus, vēlna nomāks. Ja tu sēdi šeit, vēl grēkodams, kaut kādus grēkus darītams, netikdams ar savu dzīvi galā, tad vienīgās zāles, kas tev ir Jēzus personīgi, Jēzus pats. Kad cilvēks ir vēlna gūsteknis, pamēģiniet grēciniekam pateikt, tu esi grēcinieks, tev jādzīvo dievīga dzīve. Cilvēki neklausīsies tevī, cilvēki zina, ka viņi ir grēcinieki, bet viņiem nav vajadzīgs likums. Viņiem nav vajadzīgs teikt, tu nepīpē, tu nedzer, tu sliktais cilvēks. Ir vajadzīgs Jēzus. Jo, ja tu sastopi Jēzu, tu vienkārši sāc raudāt, tu vienkārši atdod savu dzīvi viņam. Un, draugi, tas ir tas, ko mēs šodien ar savām lūkšanām un ar savu dziedāšanu, ar visu, ko mēs darām, ar pateicību Dievam, ko mēs varam sākt radīt. Mēs varam sākt radīt atmosfēru šeit. Ka ik viens cilvēks, kas ienāk no malas šeit, viņš jūt, šeit ir Jēzus, šeit nav legālisms, šeit nav bauslības, šeit nevienam pirksts nebakst, bet šeit ir mīlestības atmosfēra, šeit ir Jēzus. Vai tu saproti mani? Vai tu sako līdz mani?
Draugi, tas ir galvenais draugs uzdevums – radīt Jēzus atmosfēru. Tātad tu, kas biji grēkos un kas biji Dieva ienaidnieks pēc savas dabas, rakstīts Romiešu vēstulē 2. nodaļā, ka Dievs ar savu laipnību un žēlastību tevi ir pacietīgi vilcis pie sevis. Tas ir galvenais, kas tev ir jāsaprot, ka visa veida saites, kas tavā dzīvē ir notikumi, negatīvi notikumi, pozitīvi notikumi, visādi notikumi. Protams, priekos dažreiz cilvēki aizmirst par Dievu, un tad, kad ir labi, tad mēs par Dievu nedomājam, bet arī tās sliktās lietas, draugi, ir saites, ar kurām Dievs savā žēlastībā vēl likdams tev elpot uz šīs zemes, vēl tu esi dzīvs, viņš ir vilcis tevi pie sevis. Vai tu dzirdi mani? Tātad, ja tu esi šeit, tu jau esi šeit pēc Dieva nodoma, un viņš ir tevi vilcis, lai tavas sirds tiktu transformēts šodien. Tu vienkārši iekšēji tiktu izmainīts. Tāpēc, ka Dievs ir personiski ieinteresēts tavā dzīvē. Ja mēs, draugi, jūtamies kā mēsli šajā dzīvē, tad mēs tādi jūtamies tad, kad mums ir atkarības, kad mums ir grēki, parādi, neveiksmes dzīvē, neejam uz augšu, nekas nenotiek, šķiršanās, vēl visādi smagas lietas cilvēki piedzīvo. Draugi, tas viss ir vēlna inspirēts. Nekad nedomājiet, ka Dievs to ir darījis jūsu dzīvē. Bet, es gribu teikt, Dievs cenšas, pat izmisīgi cenšas, tiek klāt tev un savā laipnībā un žēlstībā. Ir mīkstinājis tavus kritienus, ir mīkstinājis tavus aplausienus, ir mīkstinājis tavus vainas, kā šāda Valentīna teica, Dievs, ko tevi sūtīja eņģelis pilvēt, ir viņai palikt. Ja? Tāpēc, ka Dievs izmanto visus apstākļus, lai cilvēks savā laipnībā vilktu pie sevis. Un tad, kad cilvēks nāk pie Jēzus, viņas sirds izmainās. Tu spēj darīt to, ko tu agrāk nespēj darīt. Ja tev gribējās kaut kāds grēks darīt, jā, varbūt vēl kādās atkarībās palika kādu brīdi var, bet tas pazudīs, ja tu paliksi ar Jēzu. Jo, ja tev ir tusiņš ar Jēzu, ja tev ir mīlas ar Jēzu, tu vienkārši būs kā caķis, tev nebūs grūti šķirties no tā, no kā tu nevarēsi tikt galā, un tavu mīļā pudē, vai tavs mīļais vēl kaut kāds ieradums. Tas vienkārši aiziet no tavas dzīves. Vai kāds var pateikt amen? Amen. Tad Jēzus pārmaina cilvēku iekšē. Jēzus pārmaina cilvēku ar savu pieskārienu, ar savu vienkārši ar savu klātbūtni. Un tas ir tas, kur Sātanam tiek ielikts kloķis. Draugi, jo pēc savas dabas cilvēks ir grēcinieks. Un viņš pēc savas dabas nonāk ellē. Ne tāpēc, ka Dievs viņu būtu tur aizsūtījis, bet tāpēc, ka viņš pēc savas dabas ir vēlna bērns, un tāpēc, ka viņš piederēs Dievam tikai tad, kad Jēzus būs izmainījis viņu sirdi. Tāpēc Jēzus nāca zinādams, ka mēs visi esam spītīgi cilvēki, ka mēs visi esam ļoti aizņemti, augstprātīgi, iedomīgi cilvēki. Liela daļa no tiem, kuriem mēs devām ielūgumus, arī tāda bija vai ne uz ielas. Tāpēc, ka viņi ir aizņemti ar šīs pasaules garu un šīs pasaules interesēm, draugi. Bet tikai Dieva mīlestība var izmainīt šo cilvēku sirds. Un tāpēc mūsu pienākums kā draudzē ir lūgt par cilvēkiem, lai viņu acis atvērtos, lai viņa ausis atdarītos, draugi. Un tad, kad cilvēks dažreiz ir pienācis pie kaut kāds robežas, ja tur satriekt dzīvē, tur problēmas dzīvē, protams, ka viņš ir atvērtāks tajā brīdī pieņemt Dievu palīdzošo roku. Bet es vēlreiz saku, Dieva laipnība un Dieva žēlstība tevi vienmēr ir vadījis un vilkus pie viņa draugs. Tāpēc, ka tikai Jēzus var izmainīt tavu dabu, un ja tava daba ir izmainīta, tava sirds ir izmainīta, tādā gadījumā tu kļūst par Dieva bērnu un tava dzīve izmainās arī ārēji. Draugs, šī ir galvenā cilvēka problēma, es nevaru par to klusēt. Ja tu esi iekšēji neizmainīts cilvēks, ja tavā sirdī nav miera, nav prieka un nav drošības Dievā, tad tu vienkārši būsi vēl pat izbrīnīts, kā grēcinieks nonākdams ellē un domāt, man dzīve tā jau bija. Viena, ko es vēl daru šajā karstajā vietā, bet Bībele saka, ka cilvēki tur nonāk pēc savas dabas, draugi. Tāpēc ļausim vienkārši Jēzus pieskārienam izmainīt mūsu sirdis un ka mēs nonākam tajā vietā, ko sauc par Dievu tuvumu, ko sauc par paradīzi. Draugi, tas ir pirmais darbs, ko dara Jēzus. Viņš izmaina cilvēku iekšēji. Viņš izmaina viņa dabu, viņš izmaina viņa sirdi ar savu pieskārienu, vienkārši ar savu klātbūtni izmaina cilvēku personiski. Ko vēl darīja Jēzus? Vēl kāds labais darbs, ko darīja Jēzus, draugi, ir tas, ka viņš dziedināja cilvēkus. Viņš dziedināja cilvēkus. Un, ja jūs lasiet Bībeli, ja kādreiz esat lasījuši Bībeli, es teikšu tā, jūs vienmēr redzēsiet to, ka galvenais darbs, ko viņš darīja, viņš pat neiesāk ar cilvēkiem runāt. Viņš uzlūkoja cilvēkus līdzjūtībā. Viņš redzēja, ka cilvēkiem sāp tur un sāp šeit, un viņš ir slims ar to, un varbūt tev ir vēzis, varbūt tev ir kaut kāda cita saslimšana, varbūt tev ir vēl kāda vaina. Jēzus redzēja, ka cilvēki ir kā āvis, kuriem nav gana. Un rakstīts, ka viņa sirds iežēlojas par viņu. Ja jūs redzēsiet, lasot evaņģēlijus, tā bija viņa profesija dziedināt slimnieku. Viņš vienkārši darīja to nemitīgi, viņš nepārtraukti to nosauc vārdā kā velna darbu, un viņš nepārtraukti nodarbījās ar to, lai cilvēks atraisītu no viņu saitēm. Ja jūs kādreiz vēl esat kādās ilūzijās, ka Dievs man deva šo slimību, vai Dievs man liek ciest no tā un tā, tad, draugi, tā nav.
Tā nav, tāpēc, ka slimības ir līdzējošā, tā teikt, bonusiņš tam, ka cilvēks ir bez Dieva šajā pasaulē, un slimības vienkārši ir dabisks grēcinieku stāvoklis. Ko Jēzus darīja? Viņš nenāca un neteica, tu tagad tablets, bet ticībā uzticies man. Tā nav viņa stratēģija. Viņš vienkārši grib dziedināt mūs, arī pat ja mūsu ticību vāja, pat ja mēs esam šaubīgi bijuši, pat ja 3 reizes esmu lūdzis, lai šī slimība atkāptos un nav viņa atkāpusies. Mums vienmēr ir jātur drošs prāts, ka Jēzus dziedina slimos, ka nav Dieva griba, lai tev sāpētu, vai tu būtu ar kaut kādām kroniskām vainām, vai pat ja tev ir kronisks vainas no tavas ģimenes mantots, Jēzus grib to pārtraukt. Draugi, es esmu dzirdējis cilvēks, kā viņiem no paudzes paudzē pāriet viens un tās pašas lietas. Artrīts, tur kaut kāda osteoporoze, visāds tādas lietas. Pēdējā laikā es dzirdēju šāds nosaukums. Tas, kas bija manai vecajai mammai, saka tā sieviete, tas ir manai mammai un tas ir man. Un, piemēram, cilvēki pat nesaprot, ka tas ir tas saucamais ģenētiskais mantotais lāsts, draugi. Ka tās slimības, viņas turpinās, un mēs esam ar tādu domāšanas veidu, ka, manai mammai tas bija tad arī man tas būs. Draugi, Jēzus ir tas, kurš grib dziedināt tevi šodien, un mums nekad nav jāšaubās par to, ka viņš grib dziedināt. Bija kāds cilvēks Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 40. līdz 42. pants. 1. nodaļa Marka evaņģēlijā. Tas bija spitālīgs vīrs. Varbūt nestāstīšu par to slimību. Varbūt kāds zināt, kas ir spitālība vai lepra. It kā viņi ir izārstāta slimība, varbūt tur uzliesmojumi pasaulē. Bet tajā laikā tā bija nedziedināma slimība, draugi. Un šis cilvēks, būdams spitālīgs, izlauzās līdz Jēzum. Viņš piegāja pie Jēzus un teica šādus vārdus: ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Bija tāda rakstīts, Bībelēs patiesība runā. Un kas notiek? Nākamajā momentā, bez jebkādas pauzes, bez jebkādas, tiešām bez pauzes, Jēzus saka, rakstīts par Jēzu šādu vārdu. Un viņš sirdī kustināts pieskārās viņam un sacīja: es gribu topi šķīst. Draugi, ko mēs ieraugam šajā rakstvietā? Ko mēs ieraugam šajā rakstvietā? Ka Jēzus ir līdzjūtīgs, ka viņš ir līdzcietīgs arī tavās slimībām. Un ja tu gribi saņemt no viņa dziedināšanu, tev ir jāuzticas viņam, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi un grib dziedināt arī tavas vainas. Un ja tu esi šaubījies vēl, man jau tā kāja tik ilgi sāp, un es esmu lūdzis 3 reizes un nekas nav noticis. Draugi, bieži vien mums šeit galvā ir visādas blokādes, visādi priekšstati. Un ja es ievērosiet, Jēzus prasīja, vienīgais, ko viņš prasīja, vai tu tici, ka es to spēju darīt, viņš bieži vien prasīja. Viņš prasīja vienkārši cilvēkiem to gatavību, to tavu mazo solību no tavas puses. Un tad, kad mēs lūdzam par slimībām, ļoti svarīgi ir tev uzticēties viņam, neļaut tai vēlna patiesībai, ka tu 20 gadus jau slimo šo slimību, piemēram. Neļaut tai aizēnot to, ka